Pirmdienās taisu ļoti vieglu treniņu, gan arī tāda kā izkustēšanās sanāk, jo darba diena ir ļoti gara un vienkārši fiziski nav spēka pašā vakarā. Tā kā jā, es tikko uztaisīju dažu daudzsvaļus, tagad paskriešu trepītes un tad jau būs kaut kāda 9 un man liekas, ka būs laiks iet mājās. Get me, brought me back to life. Get me, brought me back to life. Get me. Visiem sveiciens otrdienā. Es jau nedaudz kavēju, jo es jau biju nonākusi lejā un es atcerējos, ka es aizmirsu slimnīcas kartiņu. Tas nebūtu ļoti forši, jo es netiktu iekšā. Bet jā, es vispār neesmu rīta cilvēks. Mans ķermenis mostās tikai ap 9 un es vienkārši to esmu pieņēmusi, ka tā ir un tās 2 stundas man vajag vienkārši kaut kā izvilkt. Tāpēc mans brokastis arī nav super milzīgas un super liels, jo ir grūti vispār kaut ko apēst, tā kā grib. Bet, jā, ko es esmu priekš sevis sapratusi, man personīgi putras vispār nestrādā. Man pēc kaut kādām 2 stundām jau riktīgi gribās ēst, tāpēc pārsvarā katru rītu mans brokastis ir olas ar kaut kādu maizīti, kaut kādas dārzenes klāt. Tas ir tā diezgan nemainīgi. Un riktīgi just, ka ir sācies septembris un visiem ir sākusies skola, jo mašīnas ir daudz vairāk. Es jau esmu pieradusi izbraukt no mājas kaut kādos pēc 9, 8, un es parasti varu paspēt. Protams, es šodien tāpat nedaudz aizkavējos ar to savu kartiņas aizmiršanu. Bet, jā, atkal ir daudz vairāk mašīnas. Vasarā bija drusku foršāk. Bet tāpat mums darba tā kā nav baigi ilgi jābrauc kaut kādas 7 minūtes. Tā kā tas ir arī vēl viens pluss Ventspilī, kad no rītiem nav nekur baigi nekādu korču un var ļoti ātri tikt vis kaut kur. Ko dodos atkal uz treniņu. Nedaudz šodien pagulēju, kaut kādas 40 minūtes laikam sanāca. Uzreiz tā kā būs cita sajūta treniņā, jo bija drusku sakrājies par šitām 2 dienām. Man plānā ir kaut kāda lēciena, kaut kāda svari. Un, jā, pirms treniņa parasti pājāk, es atbraucu mājās. Tad es kaut ko uzēdu. Kaut ko vieglu, kaut kāds jogurts, banāni, maizītes, kaut kas tāds. Un tad, jā, es atpūšos, jo īstenībā arī no sēdēšanas var just, kad vienmēr ir tādas kājas nedaudz smagas. Un tad, jā, es paguļu gultā, jo, tā kā es viņas paceļu, un tad asinsrite uzreiz labāk aiziet. Sākumā pašā, kad es sāku pagājušo gadu strādāt, es mēģināju iet uz treniņiem uzreiz pēc darba, bet tas bija ļoti slikti. Man vispār nebija enerģijas, man bija nogurums, gan psiholoģiski, gan fiziski no tās sēdēšanas, un es sapratu, ka tas treniņš vispār nav produktīvs. Tas labāk aizēju uz mājām, nedaudz atpūšos kaut kādu stundiņu, nomierinos, nomierinu prātu. Un pēc tam dodos uz treniņu, un tas ir pavisam kaut kas cits. Protams, uzreiz tas viss vakars arī ir nedaudz tāds
samocīts, jo diezgan vēls nāk būt mājās un vēls nāk vakariņas ēst. Bet, nu, vismaz tad es varu labāku treniņu uztaisīt un... All I ever wanted was a black grand national. Fuck being rational, give them what they asked for. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that'll really step, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I make them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I take the cheap pass. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? Vajadzētu aiziet šodien paskriet, bet šodien sēšos ir basketbols, ko es noteikti gribu skatīties, bet nevaru izdomāt, vai taisīt treniņu tagad vai pēc tam. Protams, ka es negribu tagad nekur iet skriet, es tikko atbraucu no darba. Bet tad man vismaz vakars būs brīvs, tā ir dilema. Laikam jāaiziet tagad, tomēr tas neaizņem arī tik daudz laika. Neatceros, kad pēdējā reize skrēju Flatliks. Vienkārši grūti, bet vajag izturību. Četri treniņi aizvadīt šodien. Rītā es ņemu brīvu, rītā man arī īsti nav laika, jo man kāds darba uzreiz jābrauc uz Rīgu. Un tad no Rīgas uz Vecumniekiem. Tā kā rītā es ņemšu brīvdienu, tāpēc šodien es uztaisīju tādu riktīgāku treniņu. Man sāp viss kājas, jo visas abas kājas. Es arī šitādā slodzē neesot ilgi nestrunājusies. Tāpēc, jā, šitā nedēļa ir tāda. Viņā ķermenim drusku šoks, bet nu, tā jau es tā kā visu augustu taisīju kaut kādus 3 treniņus nedēļā. Tādus vieglus ļoti, lai galīgi neierūsēju. Jā, rītā gribās atpūsties. Man arī tik nepatīk ir cross vai kaut kāda garā tā skriešana un paklāja vingrinājumi. Tā kā tās visas lietas, kuras ir jādara ļoti ilgi, man tik nepatīk, man ir nepatīk, man vajag kaut ko dinamisku. Un vienmēr ir ļoti grūti sev piespiest kaut kādām tādām aktivitātēm. Jāiet mājās, jāpāēd, jāskrāmē soma, lai rītā uzreiz var braukt uz autoostu un jāatpūšās. Ir sakrājies nogurums. Šodien bija ļoti grūti pamosties.